Vīrietim tek nesāp. Manuprāt, tas ir vēl viens būtiski iesakņojies mīts sabiedrībā, kas nereti vien veicina skarbo un netaisnīgo attieksmi un uzvedību tieši pret vīriešiem. Vīrietim var teikt pilnīgi visu. Vīrieti arī bieži vien var aizvainot, jo tas tak ir vīrietis. Vīrieši neraud, vīrietim nesāp un droši vien vīrietim vispār viss ir vienalga. Šodien vairāk parunāsim par sociālajiem tīkliem un uzdrīkstēšanos būt patiesam un ko tas īstenībā nozīmē. Turpinot Narvesena kampaņas Noko desiņu par vīriešiem vlogu sēriju, šodien parunāsimies par sociālajiem tīkliem. Un man ir prieks pateikt čau, jo ciemos ir digitālā satura veidotājs, tiktokers Ralfs Kārkliņš. Ralf, čau! Čau! Kā iet? Es teiktu, ka šodien ļoti labi vispārīgi, kā kurā periodā. Varbūt šobrīd izaicinošāk, bet kopumā jau viss ir labi. No kā ir atkarīgs tas, kad tev iet labi un kad netik labi un kad varētu iet labāk? No laikapstākļiem, no kaut kādām, no tā, ko es daru ikdienā, cik es aktīvs esmu, cik daudz strādāju pie lietām, kas man interesē un padara laimīgāku. Šobrīd strādāju pie tā, lai vairāk ieviestu ikdienā un rutīnā lietas, kas tad man padara manu ikdienu foršāku, labāku, smaidīgāku un tādā garā. Izcili, tev ir tāda laba recepšu grāmata, kas der tev, iespējams, kādam tas nederēs, bet kas tur ir rakstīts tajā tavā labsajūtas recepšu grāmatā, lai tu to savu dienu padarītu tādu, kādu tu gribētu, lai tā ir? Personīgi priekš manis man ir ļoti svarīga kaut kāda rutīna un režīms. Brīžiem es no tā izkrītu, un tie ir tie brīži, kad es arī jūtos varbūt nelaimīgāks. Un, tad tā ir rutīna režīms. Tas noteikti ir piecelties agrāk no rīta, un tur noteikti ir daudz veltīt laiku sev, gan varbūt izglītojoties, lasot grāmatas, noteikti sports. Pēdējā laikā varbūt pat ir tāda pirmā prioritāte, veltot laiku sev. Un noteikti balansēt darbu ar atpūtu un izklaidi. Tevi uz šo sarunu esam aicinājuši un uzrunājuši kā digitālā satura veidotāji, kā tiktokeri. Lielai sabiedrības daļai joprojām tas, ieliekam latviešu titrus, liekas, ka tas ir just for fun, easy money. Priekš tevis tas ir darbs? Priekš manis tas ir jau, es teiktu, 2 gadus darbs, ar ko es nodarbojos ikdienā, kas ir mana profesija, ar ko es sev uzturu. Tā kā noteikti tas priekš manis ir darbs. Tas noteikti ir arī hobijs un brīžiem, kad es saprotu, ka tas aiziet vairāk par darbu nekā tas paliek tajā hobija līmenī un ka man tas tiešām dod prieku. Tad es sāku varbūt nedaudz piebremzēt ar kaut kādām ar to darba pusi, kas saistās ar sociālajiem tīkliem, bet kopumā, man tas ir darbs, jebkurā gadījumā. Piedod, atklāsim visiem skatītājiem, visai Latvijai un visi, kur mūs skatās pasaulē, ka šobrīd tev ir tikai 19 gadi. Jā. Es saku tikai 19 gadi. Tu minēji, ka pirms 2 gadiem sāki apmēram iebraukt šajā te visā digitālajā formātā. TikTok skaidrs, ka jauniešiem, bet kā tu nonāci līdz šim te visam pasākumam? Tātad saturu es sāku veidot pirms 3 gadiem, kad man bija 16 gadi, nesen palikuši. Tas sākās pilnībā bez nekādiem mērķiem. Tas bija tā, ka es zināju, ka eksistē TikToks, es biju tikai patērētājs tajā laikā. Un kaut kā es tur sāku kaut ko pafilmēt. Nezinu, vai paveicās, bet man video uzreiz sāka saņemt lielāku uzmanību. Vairāk tūkstošu cilvēku uzmanību. Un man likās forši. Es turpināju, bet no sākuma tas bija tā. Es muļķojos kaut ko, skatījos, ko taisa tur cilvēki ārzemēs. Un tad man paveicās, ka pēc kāda mēneša man jau bija, man liekas, 4 vai 5 tūkstoši sekotāji TikTokā. Un man paveicās, ka mani paņēma bariņā un uzrunāja cilvēki Latvijā, kas jau veidoja TikTok video, ja bija jau satura veidotāji un nedaudz varēja tad
iebraukt tajā, ka tad cilvēku šovs ir nopietni, ir kaut kādas vadlīnijas, kā tu veido saturu, kā tu runā ar auditoriju un kā tu veido kaut kādu savu šo te auditoriju un veido no tā kaut ko nopietnāku, varbūt jau karjeru. Tajā brīdī man tas nelikās kā karjera, man likās forši kaut kā to uzturēt kvalitatīvāk un jēgpilnāk. Bet jā, tad pēc gada es sāku parādīties iespējas arī kaut kā pelnīt ar šo. Jā, tā kā kopumā tāds mans ceļš. Reāli tajā brīdī tu mācies vidusskolā. Jā. Un sāci pelnīt naudu. Jā. Vecāki par to priecīgi. Vecāki pirmo gadu, varbūt viņi kaut ko zināja, bet viņi nebija informēti par maniem panākumiem sociālajos tīklos. Pēc kāda laika viņi uzzināja, un mums sākās šīs sarunas. Man vecāki galīgi nesaprata, un tas bija tāds izaicinājums, jo man vecāki uzzināja tieši tajā brīdī, kad es dabūju pirmo naudu no kaut kādas darīšanās sociālajos tīklos. Cik? Tie bija 100 eiro par publikāciju. Un tajā laikā es jau tad zināju, ar to, ko es biju sadzirdējies un samācījies, ka man ir iespējas to pārvērst par savu karjeru. Un tajā brīdī man vecāki, viņiem nepatika ne saturiski, ko es daru, ne viņi saprata, kas ir sociālajie tīkli. Ne viņi gribēja mani atbalstīt, bet tur bija arī jautājums, ka es gribēju pāriet mācīties tā mācībā, lai es varētu vairāk pievērsties sociālajiem tīkliem. Un arī tur viss kaut kas bija, tām skolām jau bija Covid. Bet tas arī bija saistīts ar manu izvēli pievērsties nopietnāk sociālajiem tīkliem. Un viņi neatbalstīja manu ideju, bet viņiem bija tāds. Ja tu esi pārliecināts, ja tu pats sevi nodrošināsi, visu apmaksās, ko tev vajag, tu to vari darīt. Es to izdarīju, un tieši tajā brīdī es ne tikai sāku pelnīt ar sociālajiem tīkliem, tā regulārāk, bet es arī sāku strādāt Eiropas Rīta radio, kur es arī veidoju saturu, TikTokā jau 2 gadus šobrīd. Kāda ir tavu vienaudžu attieksme, vai tu esi ar tādu kādu attieksmi saskāries, nezinu, lepnums, jā, forši, ka tu esi viņu draugs, jā, vairāk grib, lai tu esi viņu draugs, jo skaidrs, ok, šobrīd jūs varat atvērt TikTok platformu vaļā un Ralfs KK 40 bišķiņu sekotāji, 1000. Tas ir daudz vai maz, tavuprāt? Es teiktu, ka tas ir diezgan daudz, jā, priekš Latvijas un skatoties, jā, kas notiek apkārt. Es nezinu, attieksme no vienaudžiem vai draugiem, tā ir ļoti dažāda. Citiem tas liekas smieklīgi un uzjautrina, ka esmu satura veidotājs. Citi saprot, ka tas ir mans darbs. Un mūsdienās īstenībā vismaz jauniešu starpā jau tas ir paliek tāda kā norma, ka tas ir, jo visi sāk veidot saturu, pat ne tikai satura veidotāji, influenceri, bet arī parasti cilvēki, tas ir uzņēmumi, un tagad jau tas ir kā norma. Varbūt pašos sākumos bija lielākas negācijas, piemēram, pirmajā gadā, kad es sāku, cilvēki smējās, tur varbūt likās dīvaini, ka es, piemēram, esmu ar kaut kādiem draugiem un gribu kaut ko filmēt, bet man paveicās, ka es ļoti ātri dabūju to savu burbuli ar satura veidotājiem, kas jau par maniem draugiem, un tad tas nebija tāds. Tā nebija tāda tabū tēma, un mēs zinām, mēs ar šo nodarbojamies, mums patīk to darīt, mēs to visu kopā varam darīt vai atsevišķi. Jā, un pašā internetā arī. Tā kā sākumā es domāju, ka es saņēmu daudz lielākas negācijas internetā, un pēc kāda laika, kad cilvēki jau pierada pie manis un saprata, ka laikam neatkarīgi no tā, ko man tur saka internetā, es turpināšu. Un tad arī tas, piemēram, heits un negācijas samazinājās. Bet kāpēc? Tas ir tavs profils, tas ir tavs privātīpašums. Tu esi pats sev, reāli tu dari, ko tu gribi. No vienas puses, kāda daļa tiem citiem. Gribi seko, gribi priecājies, gribi neskaties, nepriecājies, atseko. Tu atceries kaut ko tu izlasīji, kas par tevi tika rakstīts un kā tu tajā brīdī jūties? Es teiktu, pats pirmais periods, pirmie kaut kādi 2, varbūt ne pats sākums, jo pašā sākumā es dabūju tikai labas atsauksmes un viss bija priecīgi, es dabūju lielu atsaucību un arī, man bija šeit pēkšņi daudz skatījumu un tādas lietas,
Bet pēc kādām pāris nedēļām, kad es sāku veidot saturu, es nezinu, kas tieši bija ar mani, bet man vislielākās negācijas bija. Man pat mazāk apsaukāja, bet man bija tā kā. Man tur rakstīja, man bija video, zem kuriem man bija 10 līdz 20 komentāri par to, ka man jāiet nomirt, par to, ka man vajag sevi nogalināt un tādas lietas. Un, kaut kādā ziņā tas bija negaidīti, un es nesapratu, kādēļ. Bet es jau tajā brīdī kaut kā apzinājos, ka cilvēki, kuriem pašiem viss ir kārtībā, viņi par to, ka tu ieliec video internetā, nerakstīs tev tādas lietas. Protams, tas nejūtos labi. Un, protams, kaut kādā ziņā tas man lika apšaubīt to, ko es daru. Jo ir bijis satura veidotājs, kuriem skatījos, jā, viņiem tur raksta kaut ko par izskatu vai vienkārši kaut kādas apsaukā kaut kādas lamāts. Bet man bija kaut kas tieši specifisks par to nomiršanu un pašstāvības lietām. Un, jā, man tā arī nebija sveša tēma, tāpēc noteikti lika man apšaubīt to, ko es daru. Bet jā, es vienmēr centos turēt galvā to, ka laimīgs cilvēks, kurš laimīgs par savu dzīvi, kuram ir ko darīt ar savu dzīvi, viņš man neveltīs to laiku, lai skatītos man video, uzrakstītu šo komentāru, un ja es vēl kaut ko atbildētu, tur nesāk strīdēties komentāros. Tu vari uzburt reāli ainiņu, zem kāda satura cilvēki raksta šādas negācijas. Kas tur tāds bija? Tas principā varēja būt jebkas, jo es sākumā filmēju. Tik tā kā it sevišķi agrāk cilvēki vienkārši dejoja, cilvēki vienkārši filmēja sevi pie kaut kādas audio skaņas dziesmas. Bija, kuras kaut ko es arī tajos laikos, bet es vēl nebiju nopietni, kaut ko es tur gatavoju. Dalījos kaut kādām ikdienas, es nezinu, storīcēm, kaut kāda situācija, kas man bija notikusi. Tas ir arī mans virziens, ko es gāju. Un pilnīgi neatkarīgi no tā, kāds ideja varēja būt, vai es kaut ko tur teicu vai nē. Jā, man bija šie komentāri par to, ka man vajadzētu sev nogalināt vai vienkārši nomirt. Ar tādiem komentāriem īsti pat nedrīkst atļauties mētāties apkārt, tāpēc, ka internets neko neaizmirst. Pēc IP adresēm reāli tu vari izsekot, no kuras viedierīces tika rakstīts šis te, kam tas pieder, un reāli tas ir maziņš research, un to cilvēku var saukt pie atbildības. Tas ir viens. Vai tu to darīji, vai tu to nedarīji, kā tu jūties tajā brīdī, un reāli kas tevī, tu jau apmēram aprakstīji tās sajūtas, lai arī cik spēcīgi mēs varam būt. Labi, es esmu nedaudz vecāks par tevi, arī par sevi es visu kaut ko esmu uzzinājis jaunu, ko īstenībā nekad es neesmu zinājis. Ja? Vienā brīdī tev, protams, ka emocijas vienkārši sprākst pausīm ārā. Tu esi gatavs atlocīt piedurknes, paņemt lielu beisbolu noju un aiziet parunāties ar tiem cilvēkiem no otras puses. Lai viņiem viss veicas, lai viņiem viss dzīvē. Bet pateikts vārds vai uzrakstīts komentārs ir un paliek. Un mēs neesam no betona radītas radības, kurām vienkārši ir pilnīgi viss vienalga. Jā, pilnīgi noteikti. Un es arī no sākuma centos vienkārši ignorēt tos komentārus. Tad es uzfilmēju specifisku video, jo es jau pieminēju, man arī šī pašnāvības tēma nav sveša. Es esmu gan internetā runājis par to, gan arī pieminēšu tagad. Man ir bijuši pašnāvības mēģinājumi, kad pirms es vēl sāku visu šo sociālo tīklu lietu. Un tad, kad vienā brīdī es sapratu, ka es nevaru īsti arī ignorēt visus tos komentārus, tādēļ, un nevis tikai sevis dēļ, bet citu cilvēku dēļ, jo varbūt, ja es tajā brīdī jutos pietiekami stiprs un mani varbūt līdz galam neietekmē tie komentāri, es nesāku tur domāt, ka man vajadzētu tur sevi nogalināt, bet citi cilvēki, es domāju, arī kāds 16 gados sāka sociālos tīklus, viņam liekas viss forši, viņam patīk, un pēkšņi viņi saņem tādu daudzumu ar komentāriem, kas varētu mudināt uz kaut kādu pašnāvību, un ja cilvēks ir vājāks, vai arī nezinu, vai cilvēks, pieņemsim scenārijus, kad cilvēks nejūtās labi par sevi un sāk sociālos tīklus, lai, justos labāk par sevi, tas noteikti var sadragāt to cilvēku un novest jau pie kaut kādām smagākām sekām. Un tad es sāku arī sociālajos tīklos runāt par to, ka tas īsti nav ok. Un pēc kāda laika es vienkārši sāku arī filtrēt un dzēst ārā tos komentārus, jo es sapratu, ka ne tikai tas, ne tikai cilvēki redz, kādus komentārus man raksta, ne tikai es varu sajusties slikti, bet tomēr internetu
lieto arī maz bērni. Un es aizdomājos par to, ka kāds mazs bērns vai netik pieaudzis cilvēks vai jaunietis atnāk uz mani TikToku, visu forši, šeit komentāros un paskatās, ka tur ir tādi komentāri, rūpības vai arī šie draudi vai mudinājums uz pašnāvību. Jaunietis skatās tiem komentāriem, tādu ir daudz, tādu ir regulāri pie vairākiem video. Viņš domā, tātad tas ir ok tā rakstīt, tātad es varu arī citiem satura veidotājiem tā rakstīt. Un tāpēc es esmu sācis filtrēt tos komentārus. Protams, man ir vēl visā šajā karjerā bijis pieredze, kad tā ir bijušas atsevišķas tēmas, par kurām es runāju, un es saņemu ļoti daudz negācijas no lielas sabiedrības daļas. Tad, protams, es nespēju filtrēt tos komentārus, bet jā, kaut kā tā. Tu pieminēji par šo domu, par šo melno domu. Kāpēc tu atceries, kāpēc tev tas kaut kad uznāca? Jā, man ir, tas bija, kad man bija 14 gadi. Tas radās no, protams, es to definēšu, kad man bija problēmas ģimenē. Es nāku no šķirtas ģimenes, un tad esmu bijis ar vienu no vecākiem, un vecākiem savas problēmas, un man radās vientulības sajūta, un man tā vientulības sajūta bija ļoti ilgi, kas pārvērtās arī depresijā, un tad man bija man bija 2 pašnāvības mēģinājumi, un pēc tiem, un tas ir aptuveni īsumā, kā tas bija. Un pēc tam es attiecīgi esmu gājis terapijā, un šobrīd, un kopš tiem 14 gadiem, man nekad nav bijušas domas par personām. Joprojām šī statistika ir diezgan biedējoša. Gan lielā Latvijas statistika attiecībā uz Eiropas fona. Mēs runājam par vīriešiem, laikam vīriešu stereotips mums uzreiz ir vīrietis kā vīrietis, bet kādreiz jaunietis ir bijis katrs vīrietis, un kādreiz katrs jaunietis kļūst par vīrieti. Un patiesībā arī šajā jauniešu statistikā, mentālās veselības statistikā ir diezgan neforši cipari. Kādreiz es aizdomājos, kāpēc tas tā ir. Jo skola ir viens, vienaudži ir otrs, attiecības, attieksme ģimenē ir vēl viena lieta, kas to visu ļoti, ļoti ietekmē. Mēs tik dzīvojam foršā pasaulē. Ārā aiz loga viss ir vairāk vai mazāk kārtībā, bet tās drāzes ir ļoti daudz apkārt. Jā, es domāju, kā jau tu pieminēji, tas ir saistīts ar to, ka šo vīrišķību, puišiem, vīriešiem, visvairāk, protams, arī tas var skart jebkuru cilvēku, bet vīriešiem es domāju, ka tas noteikti ir, jo mums tā ir tāda norma sabiedrībā, kad vīrietis nav tik emocionāls kā sieviete. Varbūt kaut kādā ziņā jau no jaunības tev netiek iemācīts, ka tu vari parādīt, ja tu jūties slikti, tā ir kaut kāda vājības pazīme. Tas ir tas, ko, piemēram, arī es no kaut kādas, nav tā, ka man kāds teica to sejā, bet kaut kā tie uzskati tiek ielikti jau no bērnības, un tā mēs augam. Ir sevišķi, man liekas, kaut kādā pusauģa vecumā, kad nāk ārā visādas lietas, un tas ir tāds pirmais izaicinošākais vecums, kad tu it kā jau tev sāk veidoties kaut kāds saprāts, bet tajā pašā laikā viņš tikai sāk veidoties, un tas ir ļoti ietekmējams, un tas brīdis, kad, es domāju, traucē šie uzskati. Jo, ja tev iet grūtāk, ja tev ir mācīts kaut kāda, jebkāda veida skumjas, vai vienalga, vai tās ir īstermiņa vai ilgtermiņa, vai tas ir stress, ja tev ir šis uzskats, ka tu kā vīrietis nevar parādīt savu vājību, un tas būtu, pieņemsim, kaut vai, ja tu runā par savām problēmām vai runā par to, kas tev nomāc, ar laiku tas sakrājās, un tas var tevi novest pie slikta mentālā stāvokļa, kur sāk nākt daudz smagākas un nopietnākas domas.
ir ļoti grūti to apzināties. Īstenībā to ir neiespējami apzināties, ka kaut kas ne tā ar tevi noteikti kā vajadzētu būt. Personīgi tu, kā ar tevi bija, to saprati. Paldies Dievam, ka tev nekas nesanāca šajā ieplānotajā plānā, bet kur tu vērsies pēc palīdzības, ar ko tu runāji? Es teiktu, ka pirms tam es īsti nevērsos un nerunāju. Man liekas, ka tā nav tāda opcija. Es vienkārši centos tikt pats ar to galā. Nesanāca. Un pēc šī pieredzēm jau es sāku iepazīt, cik svarīgi ir komunikācija ar tuviniekiem. Vienalga, vai tā ir ģimene, vai tie ir draugi, vai manā gadījumā tie pat bija pedagogi skolā. Un arī šī terapija jauniešiem īstenībā ir daudz vairāk iespēju nekā pieaugušiem cilvēkiem uz šo terapiju vai speciālistiem. Jā, es arī atļaušos pieminēt, pirms pilnīgs man visu savu terapijas ceļus gāju caur Pusauģu resursu centru, kas ir pilnībā bez maksas jauniešiem līdz 18 gadiem, kas man ļoti arī palīdzēja, un man nācās arī atkārtot terapiju dažādos dzīves posmos, periodos. Un tikai caur terapiju, es domāju, es arī atklāju, ka ir svarīgi dalīties, ir svarīgi apzināties sajūtas, ir svarīgi vienkārši apzināties kaut kādas procesus, kas tev liek justies slikti, kas tev liek ilgtermiņā justies slikti, ka varbūt arī mēs paši kaut kādā ziņā liekam sev justies slikti. Tas bija tas mans ceļš uz to apzināšanos. Tavā burbulī, tavā sabiedrībā, tavā draugu lokā, kā ir par to runāt? Par to var runāt, par to jūs runājat, par to runāt ir kauns, par to runāt ir bailes. Kas notiek šobrīd? Es teiktu, ka manā burbulī un nezinu, gan paziņu lokā, gan draugu lokā runāt par savām problēmām, ja mēs jūtamies slikti, runāt par terapiju un tādām lietām, tas ir jau tā ir norma, tas ir normalizēts, tas ir ok. Bet vienīgais, man liekas, tā ir problēma, kas ļoti ilgi būs vēl jebkurā burbulī. Pat ja ir normalizēts, un tu zini, ka tu vari uzticēties, un tev ir teikts, ka tu vari stāstīt. Liela kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir, tāpat nav kļūda, vienkārši cilvēki negrib uzbāzties ar savām problēmām citiem, cilvēki negrib, lai citi jūtās slikti, cilvēki domā, ka, ko tas dos, tas taču neko nepalīdzēs, ko man var palīdzēt cilvēks, kas arī neko nesaprot. Bet tas, ko es esmu sapratis, ka pat ja tev nevar palīdzēt, pat ja tev nevar ieteikt kaut ko vai pateikt, ļoti svarīgi ir, ka pirmkārt, runājot ar citiem, tu pats vēl vairāk vari apzināties, kas tev notiek galvā, un cilvēki tev apkārt, tev tuvinieki zina, kas ar tevi notiek, un tad nav šī klusēšana, nezināšana, un vismaz no malas kāds cilvēks var pasakot līdzi, kā tu jūties, vai varbūt pavadīt vairāk laiku ar tevi, vai jebkādā citā veidā mēģināt palīdzēt, vai vienkārši būt blakus, kas arī ir ļoti svarīgi. Jo man liekas arī, nezinu, vai tas mans tāds pieņēmums, ka man liekas ļoti liela daļa gadījumu, kad ir kaut kādas problēmas ar mentālo veselību, tas arī nāk un rodas no kaut kādas vientulības sajūtas un no tā, ka tev nav ar ko parunāt vai tu nerunā. Tāpēc, jā. Sigara Alfa mums vēl saruna nav galā, bet Bāc, es tev gribu apskaut, tāpēc, kad, vecīt, tu, paldies, ka tu par to runā un noteikti, ka daudzi sadzirdēs, redzot tevi, tik atklāti par to runājot, jo mēs sākumā arī šo te pieteikumu, kad ierunāju, runājot arī par sociālo tīklu dzīvi. Mēs šodien esam šeit un tagad. Mēs dzīvojam un runājam ar tevi pa īstam. Mēs esam dzīvi, bet paralēli
mūsu sociālajie tīkli arī dzīvo paralēli. Jā. Gan Ralfs dzīvo savā TikTokā, gan Armands dzīvo savās sociālajās platformās. Un neslēpšu, mēs ar tevi tiekamies pirmo reizi. Tas, ka mēs viens otru esam redzējuši kaut kur, arī sociālos, es saku, ka tas neskaitās. Bet katram no mums vienam par otru noteikti jau kaut kāds priekšstats pirms tam bija radies, pirms mēs esam satikušies. 100 punkti par tevi arī ir priekšstats ļoti daudziem, kuri tevi domā, ka pazīst, bet patiesībā nepazīst. Viņi tikai zina tevi caur tavu saturu. Kāds tu esi patiesībā? Jo, atzīšos, mans uzburtais Ralfs KK bija mazliet citādāks nekā Ralfs Kārkliņš, kurš sēž man priekšā. Jā, es teiktu, sociālā tīkla ir tāda ļoti interesanta vieta, un es domāju, ka ir periodi, kad varbūt es vairāk atklājos, ir periodi, kad es tāpat jau man liekas, lai vai cik ļoti esmu periodis centies būt tā kā es pats un būt ļoti atklāts internetā, ne tikai to ir grūti brīžiem darīt, bet arī nevajag. Un es teiktu, tad, kad tu esi satura veidotājs, tev ir jādod, un ja tas tā kā tavs darbs un saprot, ka tev arī dzīve kaut kādā ziņā balstās uz to, es zinu, kad man tā ir, un varbūt kaut kādiem maniem kolēģiem, sāc domāt par to, ka tev ir varbūt nedaudz jāizklaidē, lai jāizklaidē tā auditorija, tev ir jāpievērš sev tā uzmanība kaut kā, un es teiktu, ka tas ir, un to var izdarīt pozitīvi tavam kopējam attēlam, to var izdarīt negatīvi, un to var iemācīties tikai mēģinot, saprotot, dabūnot kaut kādu atgriezenisko saikni. Un, jā, bet uz tavu jautājumu, kāds esmu dzīvē, es domāju, es esmu ļoti, šobrīd es esmu kā es zinu, ka es pieskaros šeit sociālo tīklu tēmai, bet jā, šādās sarunās parādos es. Es domāju, arī internetā ir periodis, kas runāju kā es pats ir kaut kādas tēmas, es vairāk runāju, vairāk piedomāju, ir kaut kāds jēgpilns saturs man, bet liela daļa no tā tomēr tas, kas varbūt es neesmu, ir šis izklaidīgais saturs, pilnīgi nenopietnais saturs, jo, jā, internets priekš manis ir tāds arī, ne tikai es izklaidēju citus, bet es pats izklaidējos, un es teiktu, brīžiem es sevi, es neteiktu, ka es sev pazaudēju, bet es sev parādu pilnībā citādā, kāds varbūt neesmu, nepieturoties pie kaut kādām savām vērtībām, bet vienkārši veidojot saturu, iedvesmojoties apkārt vai to, kas ir aktuāls šobrīd pasaulē vai Latvijā. Un, jā, tur nedaudz pazūd tas, kas es esmu dzīvē un kas esmu internetā. Un arī ļoti, ļoti daudz ietekmē tas, cik ļoti komerciālas lietas es zinu, ka personīgi man, varbūt arī maniem kolēģiem, bet jā, ļoti arī ietekmē tas, kā tā profesionālā pusē, ko es pieminēju, komerciālās lietas, sadarbības, tas arī ļoti ietekmē to, kā personīgi es pasniedzu sevi internetā, jo pat, ja, pieņemsim, šie projekti, kurus es uzņemos, ir saistīti ar īsto Ralfu, un tas rezonējas ar mani. Brīžiem otra puse, kas ir tie sadarbības partneri, viņi bišķiņ tā kā piekoriģē tevi, kā viņiem vajag, vai arī tu saproti, ka tev jāpiekoriģē sevi tā, kā būs rezultatīvi labāk, kas arī ietekmē to, kā gan es, gan cits satura veidotāji parādās interneta vidē. Tā kā jā, bet es dzīvē, jā, man liekas, es varu parunāt nopietni, man tāpat noteikti ir tāda stipra humora izjūta. Es brīžiem domāju, vai humora izjūta un sarkasms ir tieši tas pats, bet
Gan jau, ka ir. Man laikam iet uz to sarkasmu pusi un tādām lietām, bet jā. Reāli arī par sevi ir jāprot pasmēties. Jā. Tas ir ļoti liels bonus īstenībā, ja mēs to protam un mākam ar gaumu izdarīt. Noslēgumā uzliekam uz svaru kausiem divas lietas. Tāpēc, ka tu ar to noteikti esi saskāries, es ar to esmu saskāries, jo tas, ko mēs darām, atgriežoties pie sarunas sākuma, kur titri bija jāuzliek virsū, ka tas ir, kas tas tāds ir, tas ir just for fun, un tas ir easy money. Satura veidošanu vienā svaru kausā. Priekš jaunieša, kurš ļoti vēlētos arī uzbūstot sev labu TikTok kontu, Instagram, Facebook, Snapchatu, whatever ko. Un otrajos svaru kausos ir attiecīgi tas, ar ko tev var būt, kā nāksies saskarties, par ko mēs šodien arī runājām. Šīs negācijas, ir šī nekontrolētā valoda, visatļautība, ko sociālo tīklu patērētājs brīvā valstī, kā izrādās, pilnīgi mierīgi var par tevi pateikt pilnīgi visu, ko viņš domā. Neaizdomājoties par to, kā tu jūties tajā brīdī, runājot arī par vienkārši uzmesto komentāru par pašnāvību. Un šobrīd iespējams, ka redzēs tas cilvēks, kurš to ir rakstījis tev, un mazliet viņš, es negribu teikt, lai viņš slikti justos, bet lai viņš aizdomātos, ka vienkārši ar vārdiem mētēties apkārt tev nav nekādas tiesības, jo viņi tevi nepazīst, viņi mani nepazīst, viņi nav zinājuši, kam tu esi gājis cauri. Un tagad ir divi svaru kausi un jaunietis, kurš ļoti vēlas kļūt par Ralfu. Tu pateici jaunietis, kurš ļoti vēlas kļūt par Ralfu? Darīt to, ko dara Ralfs. Darīt to, ko dara Ralfs, jā, tas jau labāk. Jā. Es teiktu, ja gribās kaut ko darīt, noteikti jādara tas. Visam jau ir savi plusi un mīnusi. Šīs negācijas internetā tas var būt daudz, bet to var limitēt. Un vienkārši ieiet, pieņemsim, sociālā tīkla vidē, tev ir jāsaprot, ka tur ir visatļautība, līdz ko tu, tā nevajadzētu būt, bet līdz kā tu publicē saturu internetā, jebkurš var pateikt par tevi jebko. Un ir jābūt uz to gatavam, vienkārši tas ir mans zelta likums, ko es sev atgādinu. Neviens laimīgs cilvēks, kuram viss kārtībā ar dzīvi, tev nerakstīs tā kā negatīvu komentāru, kas ar centieniem tevi aizskar. Varbūt arī kritika, tas ir ok, bet tieši negatīvu kaut ko rakstīs tikai cilvēks, kuram pašam kaut kas nepatīk, nav kārtībā, kurš nemāk aizšķirt tālāk vai neskatīties to, kas viņam nepatīk. Ir jārēķinās ar to, ka interneta vide ir laba vide, bet tā mēdz būt arī skarba un aizvainojoša vide. Jā, noteikti. Man liekas, mums ir lielai daļai cilvēku, un arī man brīžiem ir tieksme fokusēties uz to negatīvo, bet un interneta vidē vispār arī parādās vairāk negatīvais. Varbūt video, kur ir piespieduši 2000 cilvēku laiku video, bet zem tā video būs tikai 10 hate komentāru. Un, protams, tev liksies, man raksta tikai slikts komentārs, un man arī tā ir bijis, bet tajā brīdī ir jāatcerās, ka labo nevienmēr komentē un iekomentēs tieši slikto. Labākā reklāma ir slikta reklāma, un tas darbosies. Ralf, es to saku milzīgi paldies par to, ka tu pat nevis uzdrošinies, bet tu esi patiesi. Paldies!